tā ir tā tavu bērnu pusi. Edī, šauj! Nu, tas jau, pasties atkal, Latvijā taču tā kā tropos jau pēdējā laikā, vai ne? Tāpēc es gribu iedot savus balles, es teikšu 10, tikai tāpēc, ka viss sanāca pa pirmo, viss kādā mēs esam kompānijā, cik mēs esam cilvēki. Mēs visu laiku komunicējām savā starpā, visu laiku dalījāmies, smējāmies, mums bija šies prikols. Prigrīns ar Miša Šarūdina pārakstu. Nē, nu izskatās bazars. Viss. Varbūt mums arī jānostājās uz līnijas ir. Kārlis Meisons, Ventspilī, pasties kādā lokācijā. Bremzējums arī labi, tāds ass diezgan. Esam CSA M5, ja? Tātad VIP zonā ir kāds sajūtas? Savādāks, viņš savādāks sajūtas, kā vienmēr. Skriet uz priekšu, ja gribas. Vips ir vips, jā. Un te mēs beidzot varam teikt visu, ko mēs domājam. Roči, skaties, šitā mašīna, davai pievēršam uzmanību. Jā. Viktors padalījās, ka tas ir viņa pirmā mašīna, E30 kupēnieks, melnā krāsā. Tieši šitā ir tava pirmā mašīna, konkrētā? Jā, un viņš Nu, ne tieši šitā, bet tieši Vispār, E30. melnā krāsā, kupēnieks E30. Nevajadzēja pārdot Viktor Zidziņu tagad. Roči, davai tā. Klau, tātad, Viktor, tava pirmā mašīna bija E30? Jā. Wow, bet tas ir krūtēv. Cik viņi maksāja? Pēc Žiguļa. Cik viņi maksāja tajā laikā? $3,500. Pastāstīt to stāstu, kā es viņu vispār iegādājos. Jā, toreiz man bija 5. Žiguls sarkanajā krāsā. Sanāk tā, ka viens no pazīstamiem toreiz cilvēkiem, kuriem piederēja tā mašīna, viņš izdomāja pārdot to mašīnu. Viņš saka, negrib paņemt BMW. Saka, nu man ir jāizbrauc ar to BMW. Viņš Jā. davai, vispār. Nav problēma, izbraucam. Braucam, testa brauciens. Mēs sāku braukt ar to mašīnu. Jā. Braucam, diezgan interesanti. Mēs braucām tieši to ceļu, kur mēs tagad strādājam. Nu bija, ja? Tam pārdevējiem saku, es saku, klausies, man 5. Žiguls ar pirmo motoru aptuveni tāpat brauc. Jā. Viņš nevarēja tam noticēt, tas bija tāds, kriminālais čoks. Jā. Tā reaģēja, viņš nevar būt, vai apstājies, tev parādīšu, kā jābrauc. Jā. Viņš gribēja tev ietirgot tā, pa brutālo, ne? Nē, viņš negribēja ietirgot. Pierādīt, ka viņš nepareiz saka. Jā, ok. Ka nav taisnība, un mēs apstājāmies tieši pie piena kombināta. Tad es ieraugu, ka man ir ručniks vienkārši novilks. Šis labs tev. Lūk, jā, mēs apstājāmies, un visa tā bremžu kluču smaka ienāk salonā. Es esmu nodedzinājis klučus. 90. gados nebija iespējams nopirkt uz sitienu neko. Nu, Viktor, ja tu nenopirksi šo mašīnu, iespējams, ka Daugavas sami tevi apēdīs. Ai! Jo tas tās 90. gadu Jā, stils. tas bija tieši bet tas pats stils. godīgi, klausies, kā tu domā, tā būtu reāli arī bijis? Nu, viņš man bija ļoti labs tāds, kā teikt, ne čomaks, bet paziņa, jā, un iespējams, ka tā varētu būt, bet tikai ne ar mani. Ļoti labi atbildēji. Jā, un tas nozīmē to, ka es saku, nu labi, davai tad tagad es izbraukšu bez ručņika. Viņš pateica, es pats tevi aizvadīšu līdz centrāla stācijai bez ručņika. Mēs braucām aptuveni, tā kā šitie te džeki, visos pagriezienos svilpoja un tam līdzīgi. Tā kā es izbaudīju to kuzovu pilnību. Daudz esmu pabraucis ar viņu, un man viņu izraudāja mans čovaks, kurš samīlējās vienā sievietē. Tas būs cits stāsts vakarā pie šampānieša. Es viņam pārdevu to mašīnu. Vai tā mašīna, tu esi skatījies CSDD reģistrā vai vēl kursē vispār? Vai? Es neatceros pat numurus veči. Jo es gadu atpakaļ meklēju savu prelūdu. Es gribēju dabūt atpakaļ savu prelūdu, bet nevarēju. Viņi jau visi ir jau norakstīti. Es domāju, ka tās mašīnas arī vairs nav. Citu visdrīzāk, cik tas būtu interesanti, viņi ir norakstīti, lai nopirkt elektroauto. Kā tev šitais variants? Es domāju, ka nē. Lai nopirkt no tevīm elektroauto. Es domāju, ka tā nav bijis, bet tādas mašīnas daudz norakstās. Ja to prelūdu bija nomets malā, bija pazaudējis tiesības. Zin kā, tajos laikos kādreiz visi brauca, pēc tam vienkārši vienā momentā visi tie, kas brauc, palika uz pravām. Bet stāsts par to, kad es to mašīnu nopirku par 400 lati, prelūdi, sapelējuši salonu, viss tur tāds, un arī visu rūsa, visu aizmugurēja spārnu standartā. Bet sačibināja, viss tur sadarītā mašīna bija ogā, ielika sānā numuriņu, pasūtīja baltos pagriezienus, piesēdināja, stīgā bija aparāts.
Memekais aparāts, jā. Saņa tātad mūsu klients ar 540. Reku teica, ka Široks nesaslēdzās, bet tad Saņa aizgāja pa priekšu, tā kā viss kārtībā. Paskatīsimies, kāds laiks saņem, vai ne? Mēs uzdāvinājām Saņam maiku, viņš arī uzreiz ienākot iekšā, jau bija First Auto džemperi, jau pienāca tā čau, viss forši baigi pozitīvi, tāpēc patīkam, ļoti forši. Mēs vēlamies jums uzdāvināt cepuri. Labi. Un cepuri nāk tātad no Nürburgringas, ja? Valērija. Valērijas atved viņa. Tieši tā. Bet mums ir tāds jautājums. Zināt par autosportu, zināt, kas ir Mišs Rudins, jā, foršs džeks, kurš braukā Nürburgringā. Visu laiku viņš tur dzīvo, viņš dzīvo ar to, tas ir viņa dzīve. Un viņš diezgan tāds atsaucīgs personāžs ir un ļoti pozitīvs. Un tā cepura ir ar viņu parakstu. Tāpēc mēs varētu uzdot kaut kādu jautājumu, uzdot saistībā tātad pa Nürburgringu. Piemēram, kāds ir Nürburgringa garums, tātad trases garums? Trīs opcijas. Mēs dodasim trīs opcijas. Jā. Reku garums ir 16 km, 200 metri, 21 km 500 metri vai 20 km 800 metri. 21 būtu bišķi pa daudz. Vai nu 2800. Man šķiet, ka 2800, otrs variants man bija 16, bet 2800. Tieši pareizi. Precīzi. Nu super. Paldies. Tā pirmo. Nu apsveicam. Tāpēc, skatāmies, vai ne, Valērija? Rādi, kas tev tur ir tajā? Jā, paldies. Tajā bagažniekā. Jā. Jo es pat agrāk, braucu Ar kādu mašīnu? ar Audi RS6. Ok, forši. Jā, Nopietni, tas pavisam nopietni. Jā. Ieguva arī pirmās vietas starp čaļiem tālajā 11. gadā. Protams, ka šitas te. Super. Paldies. Super. Apsveicam. Paldies. Fantastiski. Paldies par tik ātru atbildi un atsaucību. Tieši tā, super. Zināt un vispār kopumā redzēt meitenes, kuras pārzina par Jā, motosportu. es šokā. Mēs šodien šokā no tā, ka pie stūras es toši saskaitīju 4 meitenes. Jā. Ir meitenes. Meitenes brauc reāli daudz. Es vispār padomāju, tas ir kaut kāds joks, viņas tur iesadina vienkārši. Nē. Bet, super maliči. Rolling Coffee, ja? Čau, vecīt! Vecozāns, sveiks! Čau! Prieks tev redzēt! Prieks tev redzēt, jo kurā pasākumā mēs kaut kā sadījumās čau, viss sākās ar to, kad mēs bijām vispār pagājuši gadu pie Roberta Vītola. Jā, pareizi! Tu, man liekas, bija ar Bentliju? Es biju toreiz ar Bentliju, Range Roveru un... Viņiem leica motus pāri. Jā. Tas bija baigais risks, ja godīgi. Zigā, pa lielam tur risks bija, bet Džek man piedāvāja, teica, Klau, re, kur ir čāļi, kas... Un es arī īstenībā zināju vienu no čaļiem, jo viņš no maniem bija mašīnas. Kas leica pāri? Viņš ir jaudīgs Džeks, Artis, Alksnis, tātad viņš, spēcīgs tajā tēmā. Un attiecīgi, es teicu, davai bliežam, zigā, davai, Edī. Un tad tas notikās, jā, un tur mēs arī iepazināmies, un pēc tam mēs atkal satkāmies, bet vēl jautājums sekojoši tātad. Tu gribi šitādu maiku paties? Tikai melnā izpildījumā. Nice, vecīt, wow! Es uzdošu tādu pavisam vienkārši jautājumu, man liekas, ja tu seko līdz mūsu sociālajiem tīkliem, man liekas, ka tu seko. Cenšos, jā. Tātad kādu automašīnu es iegādājos janvārī. Viņa ir ekskluzīva mašīna, viss forši, bet kas tā ir pa automašīnu? Par viņu daudz filmēju, darīju visu kaut ko, bet tur es tev nedošu variantus, tev vienkārši ir, lai es nepateiktu priekšā. Tā ir viena mašīna, viņa ir ekskluzīva, filmējām, parādījām kā ko, kas kā un... Ļaujiet minēt formu. Geliks. Tieši tā. Es zināju. Skaties, uzliet. Zini, kas ir labākais? Man darbā tieši melnas drēbes ir perfekti, jo ar kafijas punktiņus neredz. Jā. Ja gadījumā espresso lido pa gaisu, tad uz vecīt, paldies tev. Wow!
Tu skaties līdz mūsu, tātad es redzu storijas video, un tu zināji, ka tas ir Geļiks, jo tā ir gāklās. Toreiz mēs esam ar BMW, jo BMW, kā jūs visi zināt, mums ir tūs. Geļiks ir foršs, Geļikā ir savs šarms, tā ir ikona bez variantiem. Leģenda. Tāpēc arī tās auto ir laba pieredze. Un redziet, dotajā momentā viņš īstenībā ir tirzniecībā, jo tu vēlies Geļiku var iegādāties. Tā kā kaut kā tā. Tu viņu tirgo? Es viņu tirgo. Klau, labs, jā. Rolling Coffee. Tieši tā, Rolling Coffee. Pieskojam Rolling Coffee un Paldies. pasākumos un vēl visu kaut kur tur šitien, ja jūs redzat, droši nākat klāt pēc kafijas uz Rolling Coffee, jo kafija vienkārši fantastiski. Aiziet. Tiekās. Būsim godīgi. Tātad ieraugot šo keponu, es Valērijam teicu, Klau, šito pierezervē man. Un, Kā pierezervē? Nu, vienkārši pierezervē, jā. Ja neviens tā tad neizvēlās, nu tad pierezervē man šito keponu. Jo kāpēc? Man Mišs Šarudīņa paraksts, viņš ir višķitais Nürburgrings, jā, šeit arī redzi informāciju par aplīti, jā, visi lietiņas, tas ir tiešām diezgan ekskluzīvs kepons. Es uzskatu, ko ēdījām, tas būs tiešām ļoti piestāvēs, jā. Ja es zināšu atbildi uz jautājumiem. To, ka ēdīgs tu kaut ko pierezervēji, tas nenozīmē, ka viņš bez jautājumiem tiks pie tā kepona. Tieši tā. Līdz ar to skaidrs, ka visi jautājumi bija saistīti ar Nürburgringu, jā. Sāksim ar visparasto. Ja mēs runājam par Nürburgringu. Jā. Cik izmaksā viena apļa brauciens? Viena apļa brauciens. Parastā dienā, nevis sestdienas, svētdienā. Jā. Mēs runājam no pirmdienas līdz piekdienai. Tātad tev ir 3 varianti atbildes. Jā. 20 eiro, 30 eiro vai 35 eiro. Man liekas, ka lēti, ja godīgi, bet es teikšu 35. Nu, davai trīcāriņš. Skaties, trīcārs ir pareizi atbildi. Šo mēs ieskaitīsim. Ieskaitīsim, jā. Es ceru, ka jā vai nē. Nu, vienkārši komentārā, jā vai nē? Nu, gan jau jā. Tā, tālāk. Nākamais. Tad skaties, mums bija jautājums Zēniem par visātrāko mašīnu, kas ir Nürburgringā tagad uzstādīja rekordu. Tas bija Mercedes AMG1. Zini, kā viņš izskatās? Jā. Tāds interesants, jā? Ok. Tad kāds tas laiks ir? Kāds ir tas laiks, jā? Es tev došu 3 variācijas, jā? 6 minūtes, 20 sekundes, 6 minūtes, 28 sekundes, 6 minūtes, 35. 6 minūtes 20. Nu, tu varbūt pastāsti, kāpēc tu tā domā, kāpēc tik ātri? Neuzskati, ka tas ir ļoti ātri. Nē, tas ir ļoti ātri. Pirmā atbildi nepareizi. Tā tad, ne? Nu, tā sanāk. Jā. 6,28. Nu, Ēdī, nejopsi, popsi. 6,35. Apsveicu, vecozēni. Nu, paga, nu labi, zini kā, man visiem tik labi sagāju, un es te vispār ieraugu. Nē, tu zini kā, es tev pateikšu tā, protams, tas ir ļoti grūti saprast. Tajā visā jādzīvo. Ja, piemēram, man uzprasīja to, es droši vien, ka neatbildētu, jo es vienkārši domātu no cita veida. Es saprastu, ka 6,20 būtu pārāk ātri, jo džeki, kas gāzē, piemēram, kā es tev pateicu, ja mēs pieliekam tās 15 sekundes un dabujām 6,45, parādīja M2, bet tas ir vienkārši parastais, tas aplis nepilnais pat, saprot? Nu, tad 6,30 ir pareiza atbildi. Tieši tā. Man vēl ir iespēja. Nākamā, pēdējais, šeit tev jāatbild pareizi. Jā, dai. Principā atceries droši vien reku. Tu vari paturēt šito rokās, jā? Un tur arī redzi šeit zīmējumi, jā? Tātad, cik approximately, jā, aptuveni pagriezienu ir Nürburgring trasē? Approximately. Jā, es saprotu, ka šitie ļoti zīmējums ir ļoti maziņš, jā, un šeit arī, bet, nu, padomā. Es tev došu 3 variantus. 150, 170 vai 220. Jūs arī ierakstiet komentārā tagad uzreiz, cik jūs domājat, jo tas ir diezgan arī interesants info, jo trasa ir ļoti liela. Un padomājiet, kad drivers brauc, cik reāli daudz viņam jāgriež un jābūt precīzam, lai dabūtu labu laiku. Jā, jo tas nav 50 pagriezieni, jā, tas nav 30 pagriezieni, tas tiešām ir ļoti daudz. Es teikšu 220. Es pārliecināts? Nu jā, nu es pateicu. Kāpēc tu domā 220? Tāpēc, kad reāli man liekas, ka mēs zin, kā spēlēsim, kā tajā miljonā spēlē, jā? Vai tu tiešām esi pārliecināts? Vai tu nedomā, ka 220 tas ir tiešām pārāk daudz? Jo 220 tas ir, nu, tik daudz pagrieziens. Tas ir ļoti daudz. Bet, zin kā, nu, saprot, kas ir pagrieziens? Vai tas ir stūrs, manevrs, kaut kāds neliels, ko mēs skaitam par pagriezienu? Korneris, jebkurš korneris. Korneris, okei. Lai viņi ir un miers. Nu,
Diemžēl, Jā. pareizi atbildi ir 170. Nu kā ir, tā ir. Nu. Jā, bet Bet viņš cīnījās. Es cīnījos Un līdz es galam. uzskatu, ka viņš nopelnīs to keponu, kurš atnāca no Nürburgrings ar Miša Šarūdina pārakstu. Nē, nu izskatās bazars. viss 170 tātad. 170 aptuveni 170 pagriezieni. Jūtamies, cik tas ir daudz? Tas ir ļoti daudz. Tieši Reāli, tā. es neesmu bijis Nürburgringā nekad, bet zinu to, ka es turien aizbraukšu un braukšu to Starp trasi. citu, mums ir YouTube video, es tev aizsūtīšu linku no iepriekšējā gada, kad mēs filmējām ar Armandu Hlevicki Jā. foršu video. Mums arī bija tur interviju ar Mišu Šarūdinu. Jā. Interesants. Paskatieties, viņš nav garš, bet viņš ir interesants. Un viņš nodos to noskaņu, kāda tā noskaņa ir tajā iekšā. Jā. Viņš, man liekas, ka 20-30 minūtes ilgs video, baigi forši YouTube'ā viņš ir. Apskatāms mūsu kanālā Mehānika Icon Workshop Media. Pieskojam, paskatāmies, jo noderīgs info, un ja tev tik tiešām patīk un interesē mašīnas, un tu gribētu kādreiz dzīvē aizbraukt tā uz Nürburgringu trasi, kas ir top trasa visā tad Eiropā un Jā, skolā. mums vēl viena dāvana ir tev. Skatītāji mīļie, jūs zināt, ka man patīk dāvanas. Es jau šodien esmu saņēmis vairākas dāvanas. Tad mums ir jauns maiciņas. Jā, un to maiciņu uzdāvināt. Super. Tev. Super. Ir tāds oversize. Tā kā veco zēnu. Paldies tev! Super pasākums. Redz, mēs izdomājām atbraukt šādā vienā tādā vakarā. Mēs izgājām ārā. Valērija saka, Klau, davai laižām. Tātad kopā viss tas iefilmējam, viss forši ar labu ideju. Tātad abi M8, M5 safety cars. Vienkārši pasties, kā viņš izskatās. Forši izskatās. Ļoti forši tajā visā aurā iedarās tā mašīna. Nu, Super. tiešām visi Perfekt. nāk un saka kompliments, ka, veči, mega labi, mega forši paskatīties arī, protams, uz M5CS. Arī, jā. Uz šeien. Tas ir ļoti forši. Protams, arī pateikt, ka organizācija ir superīga. Liels paldies vēlreiz Tieši Jolantai, tā. Drag Race Latvijai, organizācijai. Un Paldies. es ceru, skatoties šo video, nākamgad būs vairāk to cilvēku, kuri gribēs atbraukt uz Ventspili, un vienkārši paskatīties, kā tas notiek. Un kas ir vēl ļoti nice, mēs tālāk dodamies tātad pie Kārli. Kārlis ir klients no mums un situācija tāda, ka mēs braucam pie viņa vakariņās. Tā kā Viss mums jābrauc. Jā, viss mums jābrauc, precīzi, un paldies, diena bija super. Viss bija fantastiski, un es domāju, mēs brauksim nākamgad atkal. Bet ar šo konvenci vēl nav beidzies, vēl būs turpinājums. Tāpēc, draugi mīļie, paldies jums! Sekojiet! Sekojiet, ja jums patīk, pieskojiet, bet paldies jums, jo mēs to darām jūs dēļ. Tātad situācija sekojoša. Kārlis Meisons, Ventspilī. Pasties kādā lokācijā. Kārlis ir klients, kas ir iegādājies vairākas automašīnas. Un rekur tātad ir viņa restorāns Meisons. Un tas atrodas vienkārši fantastiskā lokācijā. Mūs ieved iekšā ar tātad kārtēm atļaujām. Vispār visas šīs mašīnas 4 tātad indiņā, kas bija vienkārši episks. Cilvēki no malas te fočē, visiem viss patīk. Tur ir galvenā skatuve, mēs redzam, šeit būs uguņošana. Un tātad mēs sūtīsimies šeit šovakar. Tā kā pa skaisto. Kas var būt skaistāks? Saulriets. Tas ir to, ko jūs dabūsiet, ja jūs atbrauksiet, piedalīsieties nākamajā gadā Drag Race festivālā 2026. Jūs varēsiet izbaudīt Ventspils pilsētas svētkus. Protams, Super. tādā līmenī, kā tagad mēs izbaudīsim, varbūt ne, bet tik un tā, reku cilvēks skatās, staigā, priecēs, paskatieties, kāds laiks. Mega krūta. Jā, bija lietas pa dienu, bet paskatieties, ko mums uzdāvināja. Skats ir fantastisks. Mums ir redzes, mums īstenībā ir sava lokācija, rekur. Nu, pasties, kur vēl labāk. Tātad ar tādu skatu, ar DJ-ju tur, kas var būt labāks. Tāpēc vēlreiz paldies Kārlim no Meisona. Tu mūsu vakar padarīji vēl labāk, kāds viņš var Vēl labāk, superīgi. Es domāju, tas būs mega krūtas vakars. Pavadīsim viņu mierīgi, Perfekt. atpūtīsimies un rītā dosimies mājā. Un Valērija, paldies tev, kā tu pa lielam iekustināji šito pasākumu. Tātad, Edī, davai braucam. Pareizi, Davai. Man vispār kopumā ļoti patīk kustināt šitos visus braucienus. Un, protams, es uzskatu, ka, kā es tev jau pateicu, 70% no pasākuma atkarīgs no cilvēkiem, Precīzi. kas ir iesaistīti. Precīzi. Šajā gadījumā mums ļoti laba kompānija, Jā, foršas precīzi. mašīnas.
pozitīva enerģija. Pasties kādu aparātu, vai ne? Paskaties, jā, cilvēki priecīgi, gan Dragreisā, gan šeit, visi filmē, super. Es būtu arī priecīgs kaut ko tādu redzēt. Nekad rietu var redzēt 4 mašīnas. Protams. Ļoti līdzīgas un tajā pašā laikā dažādas. Pasties kā cilvēks stāv, viņi jau kaut pusstundu stāv un skatās reku pie žoga. Reāli. Super, ideāli. Krūti, kas tad būtu labāk? Nē, vispār bomba. Bet, draugi, mēs vēlamies jums teikt šodien gan jau lielā mērā paldies par to, ka jūs esat tur tagad. Varbūt pēc nedēļas vai pēc 2 tiekamies rītā. Tieši tā. Čau. Nu ko, mēs normāli pastrādājām, ja? Ja viennozīmīgi. Vārs mūžu pa pirmo. Atpūtāmies normāli, izgulējāmies un tagad mūsu ceļš tātad dodās atpakaļ uz mājām, vai ne? Jā. Brokastis un uz mājām, jā. Brokastis, kafija Pulciņas un... vispirms. Bulciņas, jā. Tāpēc, man liekas, kā jau mēs teicām, pasākums, ja dod no 10, ok, no 10 balvas, cik mēs dodam? Valērija? 12. 12? 20. 20. 11 ar pusi. Es iedošu 9, jo būtu perfekti. Jā. Tāpēc man liekas, ka šitas bija viens no tādiem fantastiskiem pasākumiem. Noteikti atkārtosim tādas vēl. Gan jau nākamgad atkal būsim šeit, tādā pašā sastāvā, visticamāk. Varbūt vēl vairāk, piesaistīsim kāds viennozīmīgi. Viņi attīstās, mēs arī attīstamies līdz ar to. Precīzi. Mēs varam atbraukt pavisam citā sastāvā, vairāk, lielāk un foršāk. Super. Esam atvērti jebkuram piedāvājumam, tā kā es domāju, neviens no mums neatteiks. Es domāju, kāpjam aparātos, jo aparāti mums ir pa skaisto vispār. Tāda kombinācija nākamgad īstenībā viņi būs grūti salikt tādu kombo, bet saliksim kaut ko interesantu. Tāpēc aiziet, dodamies. Raksti komentārā, kas no visa iepatikās visvairāk. Un kas vismazāk. Kas vismazāk teikt? Ja arī nepatika kaut kas, arī raksti. Interesanti. Tieši koments par šito aiziet, dodamies, ja? Strādā. Pirks strādā, šis bija tāds mūsu prikols. Feature. Jā, mūsu feature šitajā braucienā. Tāpēc... Kurien sveišanā? Davai, čau! Hei, kurš kaut kas savādāks. Kā ir? Ko? Bremzējās arī labi, tāds ass diezgan. CS M5, jā? Te jūt, jā, te jūt to, ka tas ir CS. Un to, ka tas ir sportiskāks auto nekā, piemēram, stoka M5, nekā M8. Šitas auto tev prasa, paņem izgāz ar mani normāli. Forši īstenībā man pirmā pieredze CS-ā. Klau, kaut kas pilnīgi savādāks. Tātībā es pārsteigts tas pa bremzēm, jo viņš daudz, tātad M8 arī ir keramika. Bet šis bremzējās ir krietni labāk, asāks tāds. Un, protams, šis auto vairāk sportiskāks, bakete M5 un skaņa, visi izplūdi. Mēs dzirdam to, mēs redzam to, ka tu neturies. Un mēs dzirdam to, ka viņš skan diezgan agresīvi, kas izaicina. Kaut kā tā, ierakst komentārā, vajag varbūt M5 CS pēc tam, pēc kaut kāda laicīga. Ne? Ko tu saki? Vai nevajag? Nekautrējamies, droši. Kā jūs sauc? Edijs, appucēji, čau! Mēs īstenībā visu ceļu jums sekojām. Jā, un jūs arī pieskojāt? Jums ir sociālie tīkli, vai jūs vēl nesēžat sociālajos? Snapchatā sēž. Snapchatā? Ļoti krūts brauciens, pirksta auto. Šī baltā mašīna ir policija, jo mēs apzinām. Visi tā domā. Visi domā, reku ir first auto, reku bija. Meitenes un puikas tātad. Kur mašīna jums patīk vislabāk? Policijas mašīna, jā? Ok, kurējā mašīna tev patīk vislabāk? Visas. Un kurējā tev veco zēnu? Kurējā? Tā priekšā, reku. Priekšā, šīdā, tā? Sarkanajiem burtiem. Karoči, visu pavisam vienkārši. Mēs sākām, īstenībā, reku. Tas ir pēdējais punkts, kur mēs apstājāmies. Principā mūsu tas trips ir beidzies. Noslēdzies. Viss forši. Mēs gandrīz atbraucām līdz Rīgai. Visi ir ļoti labi. Samainījāmies ar mašīnām. Reku Edijs izbrauc ar M5CS. Iedev savus komentārus. Uzvanīja man, saka, vai var kaut kā samainīt. Tā es neteicu. Kā pirmo iemaksu iedošu M8, piemaksāšu kaut kādu normālu naudu, ne? Divas elektroauto iedošu. Kaut kāds davai vien itrīnieki, es 20 bačeni, platā sarks, melns, panorām, harmonā. Jā, bet īstenībā viņš izbrauc un viņam ļoti patīkās.
Pa lielam visu pasākumus nogāja vienkārši memāri. Es uzskatu super. Man liekas, ka pat man, ja godīgi es teikšu, nav komentāru. Es braucot tagad domāju, ko mēs beigās varam pateikt. Ko pateikt? Jūs visu redzējāt. Viss pozitīvi. Tur nav neko pielikt, neko atņemt. Viss bija vienkārši top. Tāpēc vispār. Pa pirmo Denis, pastāst tu. Kā bija Napoleons? Jā, kā Napoleons? Napoleons bija dargs, bija ļoti dargs. Dargs, bet garšīgs, ja? Ļoti garšīgs, jā. Man viss patika. Tas ir gods braukt uz Susiņu ar saviem draugiem, ar labām mašīnām. Tas bija nereāls experience. Arturs, toč. Tātad, jā. Viss patika. Jā. Super. Jā. Arturs trāpīja videkā. Īstenībā, starp citu, Arturs skatās mūsu video. Malacis, lai viņš arī piesako. Tā kā jā, ja jūs kaut ko gribat redzēt vēl, Ventspilī, Dragreisā, viennozīmīgi vienkārši ir jāaizbrauc uz turieni. Un tad jūs izjutīsiet visu to gan ceļu, gan atpakaļ ceļu un gan visu to atmosfēru, kas tur notiek Ventspilī lidlaukā. Nenormāla enerģētika. Nav vienkārši iespējams to ar jums padalīties. Tā kā jābrauc, jāskatās un jāpiesako šiem te diviem džentelmeniem, šīm te Napoleona cienītājiem viennozīmīgi. Un es jums tanī visā varētu palīdzēt. Un es gribu iedot vienu mazu piebildi. Tātad kompānija, kā Valērijas arī sākumā piebilda, tas ir ļoti svarīgs faktors, lai šāds pasākums izdotos tā, kā izdevās mums. Un tāpēc es gribu iedot savus balles, es teikšu 10, tikai tāpēc, ka viss sanāca pa pirmo, viss kādā mēs esam kompānijā, cik mēs esam cilvēki. Mēs visu laiku komunicējām savā starpā, visu laiku dalījāmies, smējāmies. Mums bija šies prikols, kas bija hīts vienkārši, ko jūs redzēsiet. Iespējams, tas būs hīts, jā. Jā, mūsu vietējais Latvijas hīts tagad. Latvijas iekšējais. Tāpēc neko nepielikt, neatņemt. Mēs to atkārtosim un paldies, ka jūs sekojat. Mēs esam priecīgi un tāpēc tagad paņem un izdara un piesako. Piesako Valērijam, piesako man un skatieties mūsu kontentu. Mēs centīsimies uztaisīt tātad jūsu seriālu, ko jūs skatāties. Mūsu seriālu, ko mēs jums nododam. Forši. Tāpēc, draugi mīļie, ja? Jā. Katrs varam pateikt vienkārši vienu vārdu. Paldies. Vienkārši paldies par kompāniju. Līdz beigām, līdz galam, jo tas ir gals. Paldies.